Semam radās ideja, ka varētu izaicināt DJ Arti Dvarjonas un DJ Tomu Grēviņu vienam par otru to nezinot. Tenisa maču es savā dzīvē nekad neesmu spēlējis tenisu. Es nesen pateicoties Gulbi Jonskungam uzzināju noteikumus. Liek piebilst, ka tur nekas nesanāca. Bet Tomam bija kāds cits priekšlikums. Arti uzspēlējam bowlingu. Uzspēlējam bowlingu un tas, kurš... Tu ko dari tas, kurš vinnē? Drīzāk. Nu, tu Arti, tu pasaki. Jo tālāk, jo trakāk, kas galvā man saka. Es piekrītu Tomu Grēviņa izaicinājumam un es ceru, ka man labi klāsies. Ja es zaudēju un Artis uzvar, tad Arta vasaras rančo es uzspēlēšu DJ setu, teiksim, 6 stundu garumā, absolūti bez maksas, kādā viņa ballītē. Savukārt, ja Toms uzvarēs mani, tad visticamāk es savākšu visu savu ansambli un kādā jaukā dienā, vai Toma dzimšanas dienā, vai kādā citā dienā, došos uz viņu izvēlētu vietu un ar ansambli spēlēšu dziesmas viņam par baltu velti. Pajautāsim, kā jūtās pirms spēles sākšanās. Ļoti pārliecinoši. Es domāju, ka... Es domāju, mēs abi uzvarēsim, pārāk pārliecinoši mēs jūtamies. Bet katrs mēs vismaz vienu spēli cerams uzvarēsim, jo mēs spēlēsim līdz 2 uzvarām. Lai uzvar labākais. Nav runa par bitēm, hipijiem, ko tādu. Ir vēlme staigāt apkārt ar apgarotu prātu. Vēlies tu, bet ko īsti vēlies tu? Bet ko vēlies tu? Varbūt ko iedvesmojošu? Mēs esam labās ziņas, kā kartiņa no pastā. Toms izrāvās vadībā diezgan pārliecinoši. Paprasīsim, ko paši saka. Sākumā mēs spēlējām, ko 7. klases meitenes, beigās jau dažs labs nomas kā 10. klases. Vienā brīdī skolnieks pabeidzis. Man bija baigā cerība, es uztaisīju straiku un pēc tam olas galīgās sataisīju. Toms izrādās, ka nemitīgi trenējās bowlingā. Nemitīgi. Es izbaudu tevi un katru dzīves brīdi un dodos ar smaidu uz priekšu ik pa sprīdi. Tāds ir manas dzīves pozitīvais protests. Otrā raunda beigās no Toma redzējām pilnīgi dīvaini neadekvātu uzvedību. Arti, kā tev šķiet, kas notika? 107-89 es uzvarēju un izskatījās Toms negaidīt psiholoģiski un visādi citādi salūza otrā raunda beigās, kas man deva iespēju izraut uzvaru, un tas nozīmē, ka pavisam interesanti paliek. Tagad uz dzīvību vai nāvi. Tas ir tā kā Stanley Kausa finālā 7. spēle apmēram. Izaicinājuma vaininieks Toms Grēviņš ir izrādījies veiksmīgāks šodien nekā Artis, ko teiks uzvarētājs. Var just, ka ir kaut kas darīts, ka nav tikai visu dienu nosēdēt pie datora. Es izvēlējos tikai un vienīgi bowlingu, tāpēc, ka es zināju, ka tā ir vienīgā sporta disciplīna, kurā es pēc pilnīgi idiota neizskatīšos. Un tāpēc es domāju, ka tā balva, kur tagad es esmu ieguvis, es kaut kā, zinot to, ka Artis jau ar citām grupām ir mīlējis spēlēt kādos cilvēku dzīvokļos. Es noteikti izdomāšu kādu akciju, kā šo balvu nodot caur mani vēl kādam, kam tas varbūt pārvērtīs visu dzīvi. Darba laikā uzspēlēt bowlingu vienmēr ir
Labi, patīkami. Paldies! Kā jau visi zina, arī Sems nepaliek parādā, un tad abiem mūsu dalībniekiem ir piemiņas cepurītes no raidījuma. Sems noteikti sekos arī, vai derības tiks pildītas, un gaida uzaicinājumu. Ja jums ir idejas, kādās disciplīnās un kādus cilvēkus vēlaties redzēt duelējoties, sūtiet savas idejas uz šo te e-pastu. Gaidīsim!